Labdien, Normans Ozoliņš. Tā atkal gribas kaut ko pateikt. Bija aizvakar raidījums Laika zīmes ar Kristīgā radio prezidentu Tālvaldi Talbergu. Un tur runāja par to, par naudas mījējiem, tā raksturvieta bija par tiem, kuri ir jāizdzen, kurus Jēzus izdzina no tempļa. Bet tas raidījums pārgāja tur tādā gultnē, kad sāka meklēt, piekasīties, par šausmām, kas šodien notiek draudzēs. Un kādas tad tā šausmas ir pēc Talberga domām? Ka tur vienam bija cepura, slavētājiem bundziniekam šausmas. Viņš gandrīz apraudājās, kā parasti, vai ne? Viņš no tām šausmām apraudājās, kā briesmas notiek. Kāds tur ar cepuri bungojas. Tad kāds tur spaidīs telefonu pirms dievkalpojuma. Nerunājot jau par to, kas spaida dievkalpojuma laikā, bet kā tas ir? Es, piemēram, lasu Bībeli dievkalpojuma laikā no telefona. Es vispār, to grāmatu neņemu līdzi, jo man ir ļoti ērti. Telefonā ir viss, arī piezīmu grāmatas, dažreiz atzīmē kādas piezīmes telefonā un lasu Bībeli. Un tad, kad tu dievkalpojuma laikā redzi kādu tur ozoliņu norunu, kurš tur bakst telefonu, kā Talbergs teica, ka kaut kādas šausmas. Ja. Tad varētu padomāt, ka es necienu Dievu un visu to, kas te notiek. Un tad tur kādai meitenei esot bijis riņķis degunā. Te bija kaut kāds droši vien kaut kas tāds iesprausts čelistē, un tās esot šausmas. Un tad šausmas ir, ka ceļos nemetās, ka sēž lūkšanas laikā. Viņš tur vēl citos raidījumos par šausmām runāja, ka tur ir tetuvējumi cilvēkiem un saplēstas džinsas. Saplēstas. Jā. Ja kādam rodas seksuāls uzbudinājums no saplēstām džinsēm, tad man jājautā par jūsu seksuālo orientāciju, par jūsu seksuālo veselību, ka jūs var uzbudināt saplēstas drēbes. Tas ir kaut kas traks. Jā. Jautājums, cik daudz saplēstas, tas ir jautājums. Saprotiet, vienu vārdu sakot, gars ļoti nepiekrīt tavu, ko Talbergs teica. Es esmu kritizējis Elīnu Didriksonu, protams, par viņu seksīgajiem apģērbiem, ko viņi tur reklamē. Redziet, ir viena lieta nākt uz draudz pieklājīgi, lai nebūtu seksuāls izaicinājums. Ir jābūt kodam dreskodam baznīcā un draudzē. Nevar iet kā uz pludmali, protams. Bet te pašā laikā, tu nevari iedibināt jaunu bauslību. Tad jau jums jāpilda visa bauslība. Ja nevar bundziniekam būt cepuri, tad sievietēm ir obligāti jābūt lakatiem. Jā, jo tā ir rakstīts. Sievai ir pa kaunu būt ar neapsektu galvu un vīram ar apsektu. Ja. Bet tad davai, iedibinam, tad ejam tālāk. Tur bikses jautājums par biksēm, vai tās ir sieviešu vai vīriešu drēbes. Ja. Tā mēs varam aiziet līdz amišiem, līdz elektrībai, vai kad dzīvosim bez elektrības. Ja. Es nezinu, saprotiet, Dievs pretojas tam, kam mēs pievēršam uzmanību. Un redziet, te ir tas moments, kad ir, ko es jau sākumā teicu, ja, kad iepriekšēji Jūs rakstos es rakstīju, ka ir divas sabiedrības draudzē. Tie, kas dzīvo garā un tie, kas dzīvo likumā. Un ja gars ir projām, ja nav Dieva klātbūtnes, tad ir jāizdomā, tad ir jāsteigā likums. Likumā ir jāsteigā. Un tas ir tas, ko draudzes šodien dara. Par ko tad būtu īstenībā jāuztraucas, vai par cepurēm, telefoniem, riņķiem. Par ko būtu jāuztrauc kristiešiem šodien? Būtu jāuztrauc par to, ka Dieva klātbūtnes nav draudzē.
Par to būtu jāuztraucas. Nu, piemēram, es te lasu Apustuļu darbu grāmatā, 2. nodaļā, te rakstīts tā. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Visus pārņem bailes, un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmi. Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus, rocību izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī. Pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Tātad par ko būtu īstenībā jāuztraucas? Par to, kur ir apustuļu zīmes un brīnumi šodien draudzē? Nav. Par to būtu jāuztraucas. Par to, vai ir vienotība. Redziet, visi bija kopā, visi bija vienoti, turējās kopā, visiem bija kopīgs. Vai šodien tas ir draudzē? Vai šodien ir vienotība? Par to būtu Talbergam jāraud, nevis par cepuriem. Par vienotību draudzē. Viņi bija ikdienas templī. Nevis katru svētdienu, bet katru dienu. Viņi bija ieredzēti tautā, nevis par viņiem smējās pasaule. Kāpēc šodien smējās par kristiešiem? Kāpēc viņi nav ieredzēti? Toreiz cienīja kristiešus, saproti? Kāpēc šodien draudzes neaug? Par to būtu jāuztraucas. Te rakstīts, tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Ikdienas. Kāpēc nevis, ka tu tur staigā ar cepuru vai lieto telefonu. Tas ir šausmas. Šausmas ir tās, ka draudzes neaug. Kā zīmes un brīnumi nenotiek, kad draudz ir sašķelta, tās ir šausmas. Likuma vīri. Tur jau ir tā problēma. Un Talbergs arī, kad es atceros 80. gadu beigās, viņš nebija visai cieņā baptistiem. Viņi teica, tas tāds pasaulīgs muzikants tur. Tas velna bundziņas tur daudzi, ja? Jo kādreiz tādiem klasiskiem baptistiem, tādiem konservatīviem ļoti vēl tagad viņi neatzīst bungas par Dievu, instrumentu, ar ko varētu Dievu godināt. Ja? Es atceros vienā evaņģelizācijā, tur bija to evaņģelizāciju vadīja viens amerikānis, kurš bija pasniedzējs mūzikas skolā, kurš pasniedz bungas. Viņš tur sita bungas tajā evaņģelizācijā, un tur bija daži baptisti, kas sēdēja šitā, aizspieduši ausis, tā kā viņš sita tās bungas. Viņi nevar izturēt, viņi domā, ka tas ir velna instruments, bet Bībelē rakstīts par cimbālēm, par bungām, ja. Tas ir biblisks instruments. Un tā jau mēs varam daudz ko, kādreiz rādio, to pašu kristīgojas rādio šodien skana, kādreiz to uzskatīja par velna kasti, runājošu galvu, kur velns runā, kad tas sāk parādīties rādio. Tagad pa telefoniem tas pats, jā, nē, tas nav. Bet mēs ejam, piedodiet, mēs dzīvojam laikmetā, kur bez telefona nevar iztikt, tas ir digitalizācijas laikmets, saprot? Un tādā mēs dzīvojam, visu mūsu dzīve ir padota tam. Nu, lūk, un tur ir tas moments. Es atceros, redziet, par to jāuztraucās, ka Dievs, kur ir Dievs šodien draudzē, saprot? Un ja Dievs būtu šodien draudzē, tad neviens to neievērotu, tā nebūtu nozīmes tiem visādiem sīkumiem. Tur, pa ko es runāju, ja? Tad visi ievēro Dievu, saprot?
tad būtu nozīme tikai Dievam. Es atceros, mēs kādreiz sen bija TZ Francijā, sen 90. gadu sākumā. Un tur bija kafejnīca tāda, kurā pulcējās, jaunieši tur spēlē. Un tur bija divas komandas, divas izveidojās tādas grupas cilvēki. Viena bija tie, kas spēlē laicīgu mūziku, un otri, kas spēlē garīgu, tur slavēšanas dziesmas. Bet tie, kas spēlē laicīgas dziesmas, tie bija atraktīvāki par tiem, kas spēlē tās garīgās. Bet es vienalga paliku pie tiem, kas spēlē garīgās. Bet es skatījos tā grupiņa ļaužu pamazām kļūst ar vien mazāk un mazāk. No tiem garīgajiem, pāriet uz tiem laicīgajiem cilvēki, saprotiet? Un kas dziedāja tās slavas dziesmas, tā grupiņa pavisam saruka. Palika tur daži cilvēki tikai. Tur, kur tās laicīgās dziesmas, tur tas baigais puls. Un mēs varētu, domāt, redz, kādi viņi briesmīgi, tie jaunieši šausmas, kā viņi tā nodod Dievu, nododies. Bet man bija tāds jautājums, kāpēc? Kāpēc tā grupa piesaistīja vairāk nekā šī ar garīgām dziesmām? Kāpēc? No garīgām dziesmām aizgāja uz laicīgām. Vajadzētu būt otrādi. Pirmdraudzē viss bija otrādi. Viņi bija tā pārņemti ar Dievu, ka viņi katru dienu gāja uz templi. Un cilvēki viņiem pievienojās. Viņiem pievienojās, nevis atvienojās, kā šodien. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs bija draudzē. Dievs bija pieejams. Ja Dievs ir, tad cilvēki nāk, viņi plūs. Kas liek cilvēkiem 4 no rīta iet uz baznīcu, naktī, saprotiet, Tipi Džošā dievkalpo, te 3 naktī jau ašeriem jāiet kārtībniekiem, jo tad sāk nākt cilvēki 3 naktī uz dievkalpojumu, lai dabūtu sēdvietu. Kas tas ir? Tas ir Dievs. Par to būtu jāraud, draugi mīļie, un jāuztrauc. Nevis par kaut kādiem štruntiem, tur kāds cepurs steigā un telefons spaida, un kāds vēl nav riņķi paspējis izņemt no deguna. Par to būtu jāraud, kur ir raudi pēc Dieva. Kā lai tā izdodās, ka mēs svētajā garā steigājam, nevis likumā. Tur ir tas moments. Padomāsim par to. Labi, lai Dievs svētī visu labi.